Laipni lūdzam 3. modulī izpratne par Agile metodoloģiju. Šajā video mēs detalizēti aplūkosim, kā Agile prakses var pielāgot un pielietot tieši sociālās uzņēmējdarbības jomā. Mēs izpētīsim šo prakšu nianses, izprotot, kā tās var izmantot, lai maksimāli palielinātu efektivitāti, pielāgošanās spēju un pats galvenais – sociālo ietekmi. No plānošanas līdz izpildei jūs redzēsiet, kā Agile metodoloģija var pārveidot sociālo uzņēmumu darbības veidu un uzlabot efektivitāti. Šajā modulī tiks apskatīts plašs tēmu loks. Tas ietver Agile metodoloģiju apvienojumu ar sociālo uzņēmējdarbību, Agile pamatzināšanu kopsavilkumu, Agile efektīvu mērķu noteikšanas galvenos principus, kā arī sociāliem pasākumiem pielāgotu sprinta plānošanu un Agile nozīmi sociālajos projektos. Mēs arī iedziļināsimies sociālās ietekmes mērīšanā, Agile pielāgošanā sociālo mērķu atgriezeniskajās saitēm un specifiskām Agile sistēmām, piemēram, Scrum un Kanban, un to pielietošanā sociālajā uzņēmējdarbībā. Agile metodoloģijas pamats ir saistīts ar adaptīvu plānošanu, evolucionāru attīstību, saulaicīgu izpildi un nepārtrauktu procesu uzlabošanu. Pamatojoties uz gatavību pieņemt pārmaiņas sociālās uzņēmējdarbības kontekstā, šie principi izpaužas kā tādu iniciatīvu radīšana, kas fokusējas uz kopienas vajadzībām, nodrošinot to ilgtspēju ilgtermiņā. Pirms ieskatīties detalizētāk saturā, vēlreiz apskatīsim Agile metodoloģijas pamatus. Agile ir projektu vadības pieeja, kas uzsver pakāpenisku attīstības sadarbību un elastību. Tas ir domāšanas veids, kurā prioritāte ir klientu apmierinātība un komandas sadarbība, nevis stingri procesi un rīki. Šī sadaļa atsvaidzinās jūsu izpratni par Agile, liekot pamatu tās izmantošanai sociālajā uzņēmējdarbībā. Agile galvenā pieeja ir balstīta uz lielu projektu sadalīšanu mazākās, vieglāk pārvaldāmās daļās, biežāku progresa novērtēšanu un adaptīvās plānošanas metodes izmantošanu. Šī pieeja nodrošina lielāku elastību un atsaucību, padarot to ideāli piemērotu dažādu nozaru projektiem, tostarp sociāliem. Mēs aplūkosim šo elementu nozīmi dinamisku sociālo projektu kontekstā. Sākotnēji izstrādāti programmatūras izstrādei, Agile principi ir ļoti piemēroti sociālo projektu pārvaldīšanai. To elastība, koncentrēšanās uz iteratīvu jeb citiem vārdiem daudzkārtēju atkārtojumu un uzlabojumu progresu un spēja pielāgoties mainīgajiem apstākļiem, padara tos īpaši piemērotus sociālajam sektoram. Šajā video daļā mēs izpētīsim, kā Agile metodoloģijas var efektīvi izmantot, lai pārvaldītu un uzlabotu sociālo projektu ietekmi. Sociālās uzņēmējdarbības pasaulē Agile ļauj organizācijām ātri pielāgoties mainīgajām kopienu vajadzībām, efektīvi pārbaudīt jaunas idejas un ieviest izmaiņas, pamatojoties uz tiešu atgriezenisko saiti. Tas ir īpaši efektīvs vidēs, kur sociālās vajadzības pastāvīgi mainās un kur tradicionālās, stingrākas projektu vadības pieejas var būt neefektīvas. Agile galvenajiem principiem, piemēram, klientu sadarbībai, individu un mijiedarbības novērtēšanai un reaģēšanai uz pārmaiņām, ir dziļa saikne ar sociālo uzņēmējdarbību. Šie principi uzsver cilvēku, mijiedarbības un pielāgošanās spēju nozīmi, kur ir nozīmīgi elementi sociālajā sektorā. Skaidru, konkrētu un izmērāmu mērķu noteikšana ir Agile metodoloģijas stūrakmens, un tas ir vienlīdz svarīgi arī sociālajos projektos. Šiem mērķiem ir jāatspoguļo ne tikai tiešie projekta mērķi, bet arī tā paredzētā sociālā ietekme. Tāpēc ieteikums ir izmantot SMART kritērijus, kas apzīmē specifiskus, izmērāmus, sasniedzamus, atbilstošus, laikā ierobežotus mērķus, kuri ir vienlīdz svarīgi Agile arī sociālajos projektos. Šādi rīkojoties, sociālajie uzņēmumi var nodrošināt, ka to darbība ir mērķtiecīga un ietekmīga. Sprints ir īss, ierobežots laika periods, kura laikā jāpabeidz un jāsagatavo pārskatīšanai konkrēts darbs. Sociālo pasākumu kontekstā sprinta plānošana ietver plašāku sociālo mērķu sadalīšanu īstenojumos uzdevumos. Šie uzdevumi pēc tam tiek veikti noteiktā laika posmā, kas parasti ir no 2 līdz 4 nedēļām. Sprinta plānošanu var pielāgot sociālajiem projektiem, nodrošinot, ka katrs sprints sniedz efektīvu ieguldījumu vispārējo sociālo mērķu sasniegšanā. Agile notikumi, piemēram, ikdienas īsas tikšanās, sprinta apskati un retrospekcijas, spēlē izšķirošu lomu sociālajos projektos. Ikdienas ātras sanāksmes palīdz saskaņot ar komandu to, kas tiek darīts un identificēt iespējamos šķēršļus. Tas ir īpaši svarīgi dinamiskā sociālajā vidē, kur prioritātes var strauji mainīties. Sprinta apskati, kas notiek katra sprinta beigās,
tiek izmantoti, lai pārskatītu paveikto darbu un pielāgotu nākotnes plānus, pamatojoties uz apgūto. Retrospekcijas ir sesijas, kurās komanda pārdomā sprinta procesu, nosakot, kas darbojās labi un ko varētu uzlabot. Šīs sapulces ir ļoti svarīgas, lai nodrošinātu sociālo iniciatīvu nepārtrauktu uzlabošanos un pielāgošanās spēju. Agile projektos ir ļoti svarīgi iekļaut īpašus sociālās ietekmes rādītājus. Šis process ietver gan tiešo rezultātu mērīšanu, piemēram, to cilvēku skaitu, kuri guvuši tiešu labumu, gan ilgtermiņa rezultātus, piemēram, kopienas dzīves līmeņa uzlabošanos. Varat izpētīt dažādus modeļus, piemēram, loģisko modeli un izmaiņu teoriju, ko var izmantot, lai konceptualizētu, plānotu un novērtētu Agile projektu sociālo ietekmi. Šī pieeja nodrošina, ka Agile metodoloģijas ne tikai veicina projekta panākumus, bet arī sniedz nozīmīgu ieguldījumu sociālo mērķu sasniegšanā. Lai gan Agile veicina pielāgošanās spēju un atsaucību, ir svarīgi panākt līdzsvaru ar uzņēmuma ilgtermiņa sociālajiem mērķiem. Ir ļoti svarīgi saglabāt skaidru fokusu uz visaptverošo sociālo misiju, pat ja mēs pieņemam Agile elastīgumu pieejās un taktikā. Tāpēc noteikti ir jāsaskaņo Agile pieeju ar sociālo uzņēmumu stratēģiskajiem mērķiem, nodrošinot, ka Agile uzlabo, nevis samazina sociālās misijas nozīmi. Agile metodikas sastāvdaļas ir atgriezeniskā saite un iterācijas. Iterācija ir vairākkārtējs, uzlabots procesa atkārtojums. Sociālajos projektos tas nozīmē, ka aktīvi jālūdz atsauksmes no konkrētajā procesā iesaistītām personām jeb lietotājiem un citām ieinteresētajām personām un jābūt atvērtiem projektu uzlabošanai un atkārtošanai, pamatojoties uz šīm atsauksmēm. Piemēri ietver kopienas programmas pārveidošanu, pamatojoties uz dalībnieku atsauksmēm, vai produkta dizaina mainīšanu, pamatojoties uz mērķa auditorijas lietotāju testēšanu. Agile sociālajā uzņēmējdarbībā ir ļoti svarīgi izveidot efektīvas atgriezeniskās saites. Tagad apskatīsim galvenos Agile ietvarus. Scrum ietvars ir Agile sistēma, kas koncentrējas uz vērtības nodrošināšanu pēc iespējas īsākā laikā. Tas ir īpaši piemērots projektiem, kur prasības strauji mainās vai ir neskaidras. Sociālajā uzņēmējdarbībā Scrum nodrošina strukturētu, taču elastīgu sistēmu sarežģītu, mainīgu sociālo iniciatīvu pārvaldībai. Scrum ietvara galvenās sastāvdaļas ir sprints, lomas un notikumi. Sprints ir iterācijas ar laika ierobežojumu, kas parasti ilgs 2 līdz 4 nedēļas un kuru laikā tiek izpildīts konkrēts uzdevumu kopums. Scrum lomās ietilpst produkta īpašnieks, kurš nosaka mērķus un prioritātes, komandas vadītājs, kurš atvieglo procesu un novērš jebkādus šķēršļus, un izstrādes komanda, kas veic uzdevumus. Scrum notikumi ietver sprinta plānošanu, ikdienas atskaites, sprinta apskatu un sprinta retrospekciju. Katram no šiem elementiem ir būtiska loma Scrum efektivitātes nodrošināšanā sociālo projektu pārvaldībā. Scrum var būt īpaši efektīvs sociālajos projektos, kuriem nepieciešama pielāgošanās spēja un ātra reakcija uz mainīgajām kopienas vajadzībām. Piemēram, bezpeļņas organizācija var izmantot Scrum, lai ātri izstrādātu un atkārtotu kopienas veselības programmu, pielāgojoties atsauksmēm no katra sprinta. Tas ļauj organizācijai ātri reaģēt uz mainīgajām vajadzībām un nepārtraukti uzlabot programmu, pamatojoties uz tiešu sabiedrības ieguldījumu. Kanban ir vēl viena Agile metode, kas koncentrējas uz darba vizualizāciju, notiekošā darba ierobežošanu un darba plūsmas efektivitātes maksimālu palielināšanu. Tā ir darba pārvaldība, līdzsvarojot prasības ar pieejamo jaudu, padarot to īpaši noderīgu projektiem, kuriem nepieciešama nepārtraukta pienākuma izpilde un pielāgošanās spēja. Galvenie Kanban elementi ir vizuālas tāfeles un nepabeigtā darba ierobežojumi. Vizuālās tāfeles tiek izmantotas, lai izsakotu darba vienums dažādos posmos, piemēram, darāmajiem, notiekošajiem un paveiktajiem. Šīs tabulas sniedz skaidru pārskatu par projekta gaitu un palīdz identificēt visas vājās vietas, tāpēc tiek noteikti nepabeigto darbu ierobežojumi. Tas palīdz nodrošināt to, ka komanda vienlaikus koncentrējas uz ierobežotu skaitu uzdevumu, novēršot pārmērīgu slodzi un veicinot efektivitāti. Kanban metode, koncentrējoties uz darba vizualizāciju un darba plūsmas pārvaldību, ir ārkārtīgi efektīvā sociālās uzņēmējdarbības kontekstā. Tā ir īpaši noderīgā, lai nepārtraukti nodrošinātu projekta gaitas vērtēšanu, nepārslogojot komandu. Iedomājieties vides organizāciju, kas izmanto Kanban metodi, lai pārvaldītu dažādas iniciatīvas. Izmantojot Kanban tāfeli,
lai vizuāli izsekotu dažādiem uzdevumiem, piemēram, kopienas sakārtošanai, izpratnes veidošanas programmām un līdzekļu vākšanas aktivitātēm, iespējams efektīvā plānot darba plūsmu. Šī metode nodrošina, ka katrai iniciatīvai tiek pievērsta pietiekama uzmanība, vienlaikus novēršot uzdevumu pārslodzi. Kanban vizuālās tāfeles un nepabeigtā darba ierobežojumi ne tikai palīdz uzdevumu pārvaldībā, bet arī veicina skaidrības sajūtu komandas locekļu starpā, uzlabojot gan efektivitāti, gan komandas morāli. Lean pieeja ir saistīta ar lielākas vērtības radīšanu ar mazākiem resursiem. Tas ir princips, kas dziļi sasaucas ar sociālajiem pasākumiem, kur resursi bieži vien ir ierobežoti, bet vēlme panākt būtisku ietekmi ir liela. Lean principi ir vērsti uz lieko procesu novēršanu un efektivitātes uzlabošanu, kas ir ļoti svarīgi sociālajiem uzņēmumiem. Šie principi ietver vērtības noteikšanu no klienta perspektīvas, vērtības plūsmas noteikšanu un racionalizēšanu, plūsmas radīšanu, novēršot liekus procesus, pievilcības izveidošanu, pamatojoties uz pieprasījumu un pilnības meklēšanu, nepārtraukti uzlabojot. Šos principus var pielietot sociālās uzņēmējdarbības kontekstā, pārveidojot veidu, kā tiek īstenoti sociālie projekti. Ņemsim par piemēru pārtikas izplatīšanas bezpeļņas organizāciju. Piemērojot Lean pieeju, ir iespējams ievērojami samazināt atkritumus savā piegādes ķēdē, uzlabojot to izplatīšanas efektivitāti un sasniedzamību trūcīgajām kopienām. Šī pieeja ne tikai palielina katra resursa ietekmi, bet arī nodrošina, ka sniegtie pakalpojumi ir tieši saskaņoti ar kopienas vajadzībām. Vienkārša pieeja var mainīt resursu optimizāciju, vienlaikus maksimāli palielinot sociālo ietekmi, īpaši nozarēs, kur resursu ierobežojumi ir pastāvīga problēma. Extreme Programming jeb XP ir ietvars no Agile programmatūras izstrādes pasaules, kas uzsver programmatūras kvalitātes uzlabošanu un spēju reaģēt uz mainīgajām klientu prasībām. Lai gan to galvenokārt izmanto tehnoloģijās, XP principi var būt neticami izdevīgi sociālajiem uzņēmumiem, īpaši tiem, kas iesaistīti tehnoloģiju virzītajos projektos. XP pamatprakses, piemēram, uz testiem balstīta izstrāde, nepārtraukta integrācija, pāru programmēšana un bieža pārveidošana, var uzlabot uz tehnoloģijām balstītu sociālo risinājumu efektivitāti un pielāgošanās spēju. Piemēram, uz tehnoloģijām balstīta izglītības bezpeļņas organizācija, kas izmanto XP mācību programmas izstrādei, nodrošinot augstas kvalitātes lietotāju pieredzi un nepārtrauktu pielāgošanos, pamatojoties uz skolēnu atsauksmēm. Nepārtraukta integrācija un izpilde nozīmē, ka atjauninājumus un uzlabojumus var veikt regulāri un efektīvi. Pāru programmēšana veicina sadarbību un zināšanu apmaiņu starp izstrādātājiem, savukārt vienkāršs dizains un bieža pārveidošana nodrošina, ka lietojuma programma joprojām ir lietotājiem draudzīga un pielāgojama mainīgajām izglītības vajadzībām. Noslēgumā mēs esam apskatījuši, kā dažādas Agile sistēmas, piemēram Scrum, Kanban, Lean un Extreme Programming, var efektīvi izmantot sociālajā uzņēmējdarbībā. Katrs ietvars piedāvā unikālas priekšrocības. Scrum ietvars ar strukturētajām iterācijām ir lieliski piemērots sarežģītām, mainīgām sociālajām iniciatīvām, Kanban metode nodrošina elastīgu, vizuālu pieeju notiekošiem uzdevumiem, Lean pieeja palīdz maksimāli palielināt ietekmi ar minimāliem resursiem, un Extreme Programming ir ideāli piemērots tehnoloģijām balstītiem projektiem, kas meklē augstas kvalitātes, pielāgojumus risinājumus. Mēs esam arī redzējuši, kā šīs metodikas var pielāgot, lai tās atbilstu sociālās ietekmes mērķiem. No konkrētu mērķu noteikšanas līdz rezultātu mērīšanai regulārie Agile notikumi, piemēram, īsas tikšanās, sprinta apskati un retrospekcijas, ir ļoti svarīgas, lai nodrošinātu pastāvīgu atbilstību sociālajiem mērķiem. Pielāgošanās spēja, nepārtraukta atgriezeniskā saite un ieinteresēto pušu iesaistīšanās, kas raksturīga Agile metodoloģijām, ir galvenais, lai pārvarētu problēmas sociālajā sektorā. Paldies, ka pievienojāties mums šajā Agile sociālās uzņēmējdarbības apmācību praksē. Sekojiet līdzi mūsu nākamajam video par Agile ieviešanu un uzturēšanu sociālajā uzņēmējdarbībā, kurā mēs izpētīsim, kā efektīvi ieviest šīs metodoloģijas un uzturēt tās, lai radītu ilgtermiņa sociālo ietekmi.